Vai bankas nopludina tavus datus? Jā. Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka krāpnieks tev piezvana, nosauc tavu vārdu, uzvārdu, iespējams pat kontu numuru? Es tev parādīšu, kā krāpnieki var izmantot bankas, lai iegūtu šo informāciju no viņiem. Es izveidoju jaunu kontaktu, nosaucu to par AAA, ievadīju nejauši izvēlētu telefonu numuru, aizgāju uz Svetbank lietotni, veikt jaunu maksājumu, izvēlēties kontaktu no telefona. AAA jau man ir priekšā kā pats pirmais, jo tas sāks ar A burtu. Un man iedod pilnu vārdu uzvārdu Līga Vasiļauska, viņas SEB bankas konta numuru, viņai pat nav konts Svetbankā. Kā tas ir iespējams? Kāpēc var iegūt visus kontaktu detaļas no internetbankas un kāpēc bankas to vispār ļauj? Pirmkārt, Svetbanka nemaz nav vienīgā, kur šādu informāciju izsniedz, arī SEB banka to izsniedz un droši vien arī citas bankas. Latvijas banka ir ieviesusi tādu foršu feature kā zipsaišu reģistrs, kur katram telefonu numuram tiek piesaistīts vārds un uzvārds, konta numurs, iespējams vēl kaut kāda informācija. Tā ir stulbākā inovācija, kuras pēdējā laikā esmu redzējis, un tā ir paredzēta cilvēkiem, kur nemāk iemācīties vairāk cipars par 6, 7 un neprot iet savā internetu bankā, nokopēt savu kontu numuru un nosūtīt saviem draugiem. Es šo notestēju arī SEB bankā, un tur man arī pietika ievadīt telefonu numuru, man uzreiz iedeva pretī vārdu uzvārdu, neiedeva kontu numuru, bet to es tāpat uzzinātu, ja es veiktu pārskatījumu un paskatītos maksājumu detaļās, bet pats sliktākais ir tas, ka šo var automatizēt. Es Svetbankā pārbaudīju 10 telefonu numurus pēc kārtas, es dabūju vārdus un uzvārdus, un Svetbank man vispār neko pret to neiebilda. Bet kā pasargāt sev no šīs stulbās inovācijas? Ja tu esi SEB klients, to var iet uzstādījumos un atslēgt maksājumus uz tālruņa numuru. Bet ja tu esi Svetbankas klients, es mēģināju visādi. Es mēģināju atrast iespēju atslēgt sev šo pakalpojumu. Es to neatradu. Pēc tam es mēģināju nomainīt savu telefonu numuru. Man bija jāievada īziņa, ko es saņemu uz jauno telefonu numuru. Es nevaru tur ievadīt nēsošu telefonu numuru, piemēram, 2 un vispārējās nulītes. Principā, ja tu esi Svetbank klients, you are fucked. Tu nekādā veidā no šī pakalpojuma nevar atteikties. Svetbank, es pieprasu, lai jūs man atslēdzat šo pakalpojumu, jo es negribu, ka man zvana krāpnieki un sauc mani īstajā vārdā. Es gribu, lai man sauc par Aišpuru. Man sakotais sapratīs, kāpēc. Jūs bieži komentāros rakstāt, ka bankas tirgo mūsu datus. Nē, tās pat tos netirgo. Viņas vienkārši atdod šos datus bez maksas. Un pie tam pats sliktākais, ka šī feature ir ieslēgta pēc noklusējuma. Tai būtu jābūt ieslēdzamai manuāli, lai tādiem apdāvinātājiem, kuriem šo feature vajag, lai viņi var iet uzstādījumos un to ieslēgt. Ja tu gribi zināt, kurām bankām šī feature ir ieslēgta, to var apskatīties Latvijas bankas lapā, viņu sadarbības partneros, un tur ir Citadele, Svetbanka, SEB un Indexo. Luminor bankai tāda feature nav, un šajā gadījumā tas ir bonus, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.